Tad darba kārtībā 2 jautājumi. Domas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas un patstāvīgo komiteju vēlēšanas. Lūdzu izvirzīt kandidātus domas priekšsēdētāja vietnieku amatā. Es izvirzu Grigoriju Rozentālu. Vai būs vēl kāds kandidāts? Tad, ja ir viens kandidāts, ja deputātiem nebūt, un mēs varam balsot atklāt, bet varam arī taisīt biļeteni un balsot par pret. Kurš par to, ka balsojam atklāt? Atturās? Pret. Tad paceļot roku, balsojiet par Grigoriju Rozentālu kā Alsums novada domas priekšsēdētāja vietnieku. Kurš par? 5. Kurš pret? 2. Kurš atturās? 2. Paldies! Apsveicam Grigoriju Rozentālu ar ievēlēšanu Alsums domas priekšsēdētāja vietnieku amatā. Otrais darba kārtības punkts – patstāvīgo komiteju vēlēšanas saskaņā Alsums domas nolikumu. Finanšu komitejā ir visi deputāti un priekšsēdētājs ir domas priekšsēdētājs un šīs komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir domas priekšsēdētāja vietnieks. Līdz ar to tur netiek izvirzīti kandidāti. Savukārt Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā saskaņā Alsums domas nolikumu ir 4 dalībnieki. Lūgums izvirzīt dalībnieks šai komitejai, tagad ievērojot proporcionalitātes principu un pēc savām vēlmēm, jo dalība šajā komisijā nav spiest lieta tie, kas tiešām vēlas iesaistīties un darboties. Drīkst izvirzīt arī paši sevi, tie, kas grib tur darboties. Tad Zaiga Vanaga, Inga Bedovska, Māris un Ainās Macmanis. Vai ir vēl kāda? Tad tā kā mums ir tikai 4 kandidāti, tad balsosim atklāti par visiem kandidātiem kopā. Paceliet rokas, kur ir par šādu izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas sastāvu. Vienbalsīgi. Tad pret nav, atturās nav. Nākošā domas sēde mums jāsasauc iespējami drīz, jo vairākām komisijām mainās sastāvu saskaņā ar nolikumu. Tur ir noteikti, kur deputāti jābūt, kur konkrēti amati ieņemoši cilvēki ir. Un jautājums tāds šodien tad 21. pēc nedēļas 28. Bet tā var rasties katram notiek kaut kas. Dažādi jāsaka. Mums vajadzīgs kvorums, lai vismaz 5 būtu. Savādi cilvēki ir kaut ko plānojuši. Vai ir vēl kādi jautājumi šai sēdē? Paldies! Apsveicu jūs ar ātru darbu pirmajā sēdē un tiekamies 28. Tad pasludinu sēdi par slēgtu.